Sveiciens visiem, Endijs no termo.lv kanāla, un šodien, kā jūs redzat, esam ciemos pie Termija, zemes siltumsūkņu ražotāja, esam viņa noliktavā, un šodien, kā jūs uzminējāt, mēs runāsim par zemes siltumsūkņiem, un tieši tāpēc es esmu palīgā aicinājis Māri, kurš ir baigais džedajs par zemes siltumsūkņiem. Čau, Māri! Čau, čau! Varbūt izstāstīs pats mazliet par sevi sīkāk. Jā. Nu, ar zemes siltumsūkņiem nodarbojos jau vairāk par 15 gadiem. Esmu gan remontējis, gan bijis ierīkošanā, gan pārdošanā. Esmu iesaistīts arī kontaktos ar pašu ražotāju. Tā skaitā par visām programmām un latviskošanu, ja, gan bukletu, gan arī automātikas un programmatūras. Nu, šo to zinu par siltumsūkņiem. Un labprāt padalīšos. Ok, tad principā mēs varam mazliet uzticēties tēmā, kas ir zemes siltumsūkņi. Droši. Droši. Super. Nu, varbūt sāksim ar tādu galīgi vienkāršo jautājumu. Kas vispār ir tas zemes siltumsūknis? Nu, tiem, kas varbūt tā sīkāk pa viņu vispār nezina neko. Jā. Zemes siltumsūknis ir īstenībā viens no senākajiem siltumsūkņu veidiem. Jā, tātad ne ar ko īsti neatšķirās varbūt no tiem tagad populārākajiem gaisa ūdens siltumsūkņiem. Nu, vienīgais, protams, ir tas, ka mums mainās pats, kā jau pašā nosaukumā zināms, mainās siltuma avots. Tātad, ja gaisa ūdens mums, tātad mēs ražojam siltumu no ārā gaisa, jā, tad zemes siltumsūknis ir gatavs ražot siltumu, izmantojot zemes resursu. Tātad, ja mums zemē ir uzkrājies saules siltums no vasaras, mēs to siltumu pastiprinām un dabonam mums visu cauru ziemu apkuri mājās, un tā skaitā arī varbūt karsto ūdeni, ja vēlamies arī baseinu sildīšanu vai vēl kādu citu ražošanas efektu, jā, un izmantojam to siltumu, kas ir uzkrājies zemē. Es gudrījās vēstures grāmatās, precīzāk sakot, Wikipēdijā lasīju, ka Šveicē jau no baigi sen viena pašvaldība silda ar, man liekas, Lugano ezerā iegremdētu kontūru. Tā kā... Termijai kā ražotājiem pirmajam siltumsūknim ir jau 50 gadi. Ok, izklausās, jā, ok. Termijam kā ražotājiem vēsturi jau 100 gadi. Ko viņi pirms tam ražoja? Viņi sāka ar inovatīvām taupības krāsniņām, nu, un tad attiecīgi nonāca līdz tam zemes siltumsūknim, kas 70. gadu sākumā bija vispār kosmos. Nu, un tad attiecīgi ar vienu attīstīja to tehnoloģiju, līdz mēs nonākam līdz mūsdienām, kad viņiem ir jaunas konkurētspējīgas sērijas, kas var sildīt, kā lai saka, ne tikai Skandināvijā, bet arī Eiropā, protams, un arī Latvijā zemes siltumsūknis Termijas izpildījumā ir pazīstams jau vairāk kā 20 gadus. Okay. Kad tu pats uzliki pirmo, nu varbūt es nezinu, ne pats, bet... Nu, tuvu 20 gadiem būs, jā. 2005. gads bija tad, kad es, 4.5. gads bija, kad es iesaistījos siltumsūkņu tēmā. Ok, tad arī zeminieki, un tad laikam tas bija tas laiks, kad zeminieks bija vienīgais, vai ne? Tas bija tas laiks pirmās izstādes. Mums bija jautājumi, kā tas strādā un kā tas vispār ir iespējams. Nākošā izstāde jau bija, cik tas maksā, nu, un tad 2007. 8. gadā, nu, kā saka, es arī gribu. Jā, tātad bija tas vilnis bija jau uzaugošs, jā, nu, un es, būsim godīgi, pieliku savu pirkstu, lai tas viss arī notiktu un lai šo te tehnoloģiju Latvijā arī ieviestu. Ok, par 8. un 9. gadu es bišķi tev pajautāšu pēc maz brītiņa, bet es gribēju vēl paprasīt, teiksim, tas siltumsūknis, ko tu uzliki pirms 20 gadiem, un tagad, kas atšķirās, vai ir attīstījušies tā tehnoloģija? Protams, tehnika nestāv uz vietas, un pēc savas būtības jau šī mums jau ir sadzīves tehnika. Tā ir apkuras iekārta, kurai nevajag katlu māju, un katlu māju tas jau tā, kā lai saka, nesmuki skan, jā, tātad, kurai vajag tehnisko telpu, bet tā jau mums ir pēc klasifikātora sadzīves tehnika. Protams, kā jau jebkura elektronika gadu gaitā viņi ir attīstījusies, un tehnoloģiskais progress ir skāris arī Termiju, un no tiem on-off tipa kompresoriem Termija jau sen ir atteikusies, protams, mums tālāk nāk skārienu jūtīgi ekrāni, protams, ka mums ir jaunākās tehnoloģijas ar mainīgām jaudām. Bet labā ziņa ir tāda, ka tie siltumsūkņi, ko mēs likām gandrīz 20 gadus atpakaļ, vēl joprojām ripo. Un ļoti liela daļa no tiem vēl joprojām ir darbaspējīgi un priecē savus saimniekus. Ok, bet vai mēs tagad paiet tie 20 gadi, un tad beidzot tas vecais ir noklājies, un vai es varu uzlikt vietā jauno? Jā, un tas arī notiek. Lielos vilcienos var pateikt tā, ka tas cilvēks, kas ir 20 gadus baudījis komfortu ar Termiju,
neatteiksies no termijas kā brenda, jo 20 gadi tas jau ir pieklājīgs stāžs. Un notiek nomaiņas, jā, vecos ņem nost uz tiem pašiem ģeotermālajiem kolektoriem, tātad liek jaunos siltumsūkņus un viss turpina dzīvi. Tātad tā labā ziņa tiem, kas tagad klausās, ir tas, ka kontūrs nav jāaiztiek. Tātad mēs nomainām apkuras iekārtu mājas iekšienē, uzliekam modernāku, saņemam mazākus rēķinus ar to pašu kontūru, ko mēs ierakām 20 gadus atpakaļ. Ok, un šis īstenībā labi sasaucās ar to 8. 9. gada tēmu, ko es gribēju pieminēt. Jo mēs jau pirms tam aizkadrā mazliet parunājām par to, ka tas 8. 9. gads patiesībā, ka bija viss tas būvniecības bums, ka tur notika tas viss ārprāts, kas notika par un ap to būvniecību, un ne jau tikai siltumsūkņiem, bet vispār tur tā kvalitāte bija diezgan briesmīga. Tur siltumsūkņu, kā lai saka, siltumsūkņu tas labums tika mazliet norakts, jā, ar tādām, kā lai saka, vārda norakts tiešajā nozīmē. Jā, ar negācijām, ka tur plīsa kontūri tika nepareizi ierakti, rēķini bija lieli, jā, un tad bija šī, kā lai saka, tur tas zemes siltumsūknis tika nonievāts bišķīt un nepamatoti, jo īstenībā tā jau nebija iekārta vaina. Ja? Bet principā tad viss tas par un ap, tā sliktā negācija, principā jau viņi vairāk nāca no tā, ka vienkārši tika nepareizi ierīkot kontūru, pārāk īsi, pārāk sekli un tā tālāk. Ļoti daudz tika darīts nemākot. Visi darīja visu, kā mēs zinām. Visi mācījās kaujā, ja, un līdz ar to tad sanāca tā, kā sanāca. Ja. Citiem sanāca labi, tie priecīgi klusē. Jā, citiem sanāca netik labi. Tie, protams, pēc tam skaļi, kā lai saka, bārstīja apkārt negācijas, lai gan nevienmēr iekārta bija tā vainīgā. Bet labā ziņa ir tāda, ka es saku, mēs katru dienu, varbūt nē, bet reizi nedēļā saņemam kaut kādu zvanu pēc kaut kādām iespējams pat nelielām rezervas daļām, pēc iekārtām, kas nepieciešams iekārtām, kas ir nokalpojušas jau 15, 18 un pat 20 gadus, un viņas ir prieks dzirdēt, ka viņas joprojām iet. Es jau pieļauju, ka tur pat ir kaut kādas lietas, kas varbūt netik tieši ir saistīts ar zemes siltumsūkni, kā cirkulācijas sūknis tur. Ir elektronikā padzisuši displeji. Kaut kas tāds gadās, jā, bet tas ir 20 gadi, piedodiet man. Es bieži vien, kad montāžnieki aizbrauc uz objektu, lai tiktu līdz siltumsūknim tehniskajā telpā, jāizkrāmē rati, slidas, slēpes. Visi koferi un vēl viss kaut kas. Cilvēki tā arī atzīst. Es tur neesmu 3 gadus gājis klāt. Bet īstenībā, es varu apstiprināt, ka, cik man ir bijuši vajadzības braukt uz kaut kādiem termijas remontiem, tad detaļas īstenībā vienmēr ir bijušas. Nav pat bijis nekāda tāda... Vecajiem siltumsūkņiem ļoti daudz arī unificētas detaļas, ka tu vari izmantot arī citu ražotāju detaļas, aizstāt viņas. Jaunajiem, protams, ka tas ir mazliet mazāk, tur ražotāji jau cīnās par to vietu iekārtas korpusā, līdz ar to tā unificēšana tik viegli nesokās. Kā jau visām, man liekas. Kā jau visām lietām, jā. Visām lietām, jā. Ok. Tu jau mazliet pieskāries tai tēmai par tiem zemes kontūriem. Tas parasti ir tas jautājums arī, kad cilvēks būvē māju, viņam ir tas, viņš it kā zina par to zemes siltumsūkni, tur vajag kontūru. Varbūt tu vari izstāstīt pirmkārt 2 vārdos, kādi vispār ir kontūru veidi, jo es pieļauju, ka viszināmākais noteikti ir horizontālais kontūrs, kur mēs vienkārši horizontāli ierokam. Vispopulārākais un zināmākais, jā, un kādi vispār varbūt ir tie kontūri, un tad kāpēc vienu vai otru vai trešo? Sapratu. Pats siltumsūknis ir siltuma ražošanas mašīna, kura ir pieslēgta savukārt siltuma avotam. Tātad siltuma avots šī gadījumā mums ir zeme, un te ir tas jautājums, kā to siltumu paņemt. Faktiski tos kontūrus var iedalīt vairākās grupās, tātad, kā jau tu teici, tas ir horizontālais. Parastam lietotājiem tas izskatās tā, ka tiek izraktas tranšēs, parasti aptuveni 1,5 metru dziļumā. Tā vairs nav nekāda raķešu zināšana. No 2008. gada daudzi ir iemācījušies, kā to pareizi darīt, un pat īstenībā Latgales pusē ļoti daudz saimnieku to dara saviem spēkiem, nemaz neaicinot kaut kādu speciālistu. Tātad pakonsultējās un izroka. Tātad tranšēja 1,5 metra dziļumā, metru viena caurula no otras, un izritinam pa zemi kaut kādus 2-3 lokus atkarībā no nepieciešamās siltuma jaudas. Loku garums arī var atšķirties no 200, 300, 400 un 500
vienā lokā, garākus īsti es neieteiktu, jo tad sākās citas problēmas, ka mums jāizvēlās ļoti jaudīgi cirkulācijas sūkņi. Un, attiecīgi, visu to ievadam mājā uzstādām iekārtu, pievienojam, un tā arī visi zemes darbi beidzās. Tas ir tas saucamais horizontālais lauks. Tāda īsā un vienkāršotā formula, tad lauku vajag apmēram 3 reizes lielāku nekā apkurināmā platība. Protams, ka tas tā kā nedarbojās visos gadījumos, jo pat labāk mums mājas kļūst energoefektīvākas, līdz ar to lauku, attiecīgi mums vajag mazāk kilovats, lauku arī vajag mazāk. Bet tā, orientējoši jārēķina arī kaut kādas zināmas atkāpes no žoga, no kanalizācijas un ūdens tīkliem. No sievas ķiršu dārza? Obligāti, jā. Starp citu, mēs pēc tam parunājam par mītiem. To mēs tā kā aizkadrā runājam, bet šī tēma arī ļoti interesanta. Kas aug un kas neaug virs kontūra. Ja? Tu varbūt vari droši uzreiz var izstāstīt. Pa ķiršu dārzu un tā tālāk. Visiem vīriem, kura trīcošām rokām šobrīd. Jā, sievas tulpju dobe un tā tālāk. Tātad. Mīts numur 1, kas kādreiz valdīja Latvijā, ir, ka virs zemes kontūra neaug nekas. Šo mītu var pilnībā sagraut, jo virs horizontālā zemes kontūra aug viss, izņemot kokus. Tātad, ja mēs gribam tur ierīkot zālāju, ja mēs tur gribam ierīkot krūmus, košumkrūmus, ja mēs tur gribam ierīkot futbola laukumu vai vēl, ko vien vēlamies, mēs to varam droši darīt, pat īstenībā pievaceļus mēs tur varam taisīt. Tātad, visu mēs varam darīt, izņemot, jārēķinās, protams, ja mēs uzliksim būvi, tad viņa saules siltumu, tas pleķis, uz kā stāv būvi, saules siltumu nedabona, tad mēs tur bišķīt noreducējam. Es domāju par kaut kādu pagaidu pirtiņu vai vēl kaut ko tādu. Mēs mazliet noreducējam lauka lielumu, bet jebkurā gadījumā viņš strādās. Un viņš arī nekādu kaitējumu un nekādas āderes tur netaisa. Kas attiecās uz kokiem nepatiks. Kāpēc nepatiks? Tāpēc, ka mēs it kā sildot māju, mazliet saldējam apakšu. Un tas nozīmē, ko? Koka sakņu sistēmai pakļauta salam nevis no augšas, kā tas ir dabiski, bet no apakšas. Ar to viņš vēlāk sazaļos un visdrīzāk arī nedzīvos. Tātad, ja mēs ejam garām kokiem, to lauku var arī, izvērst neregulārās formās. Nav tā, ka visa grunts jānoņem. Mēs varam izvērsties neregulārās formās, bet rēķinamies, ka tur, kur ir lauks, tur mēs nestādām kokus. Zem sievas ķiršiem neriskējam, visur citur varam. Neriskējam zem sievas ķiršiem, visur citur varam, jā. Jo kokiem nepatiks, atklāt to sakam, cenšamies viņus apiet. Vēl tad par to horizontālo kontūru runājot, redzēts bildes, kur, teiksim, velk ar tādiem tā kā lokiem tādas. Ar spirālēm, spirālēm, un ir redzēts arī kaut kāda spirāles dziļumā, un ir redzēti arī tagad kaut kādi jauni izgudrot arī kaut kādi tādi tā kā vertikāli stāvkontūri un tā tālāk. To visu var darīt, vienīgais aprēķins ir tāds, ka mums ir jāsarēķina, lai mums tā lauka enerģija, ko tas lauks dod, būtu tikpat liela, cik mums siltumsūkne spēja dot uz māju. Ja mums viss ir balansā, viss ir kārtībā. Ar to ciešāko likšanu to varētu piekopt tur, kur faktiski ļoti daudz gruntsūdens. Tāpēc, ka gruntsūdens ir tas, kas mums nes enerģiju. Ja viņš ir plūstošs gruntsūdens, vispār ideāli. Tas spirāls parasti, vismaz sākotnēji, visi ražotāji ieteica likt ūdenī. Jo tur mums ir pliks ūdens, kas mums nes enerģiju, ja viņš ir kustīgs, viņš vispār ir ideāls, viņš tiek apskalots, līdz ar to mums nav riska sasaldēt to līdz tādam klucim, ka tur vairs neatkūst pat vasarā. Īsāk sakot, teorētiski iespējams darīt to var, bet tas ir ar prātu, viss tas ir jāsarēķina. Jā. Tur tā visu var darīt, izņemot, kā lai saka, mēs nevaram iegūt enerģiju no maza laukuma lielu daudzumu. Ja mēs tā sāksim darīt, mums apakšā izveidosies saldētavs. Visu sasaldēsim. Jā. Mums būs sasalums, kurš vasarā arī pat neatkusīs. Varbūt labi, tad mazie var ragaviņām arī vasarā laist. Jā, varbūt arī labi. Jā, šis ir, starp citu, labs risinājums ledus hallēm, kā izmantot enerģiju. Slēpošanas trasēm. Slēpošanas trasēm un visiem pārējiem. Tātad, ja mums vienā galā jāpanāk augstums, mēs skatāmies, kur mēs varam izmantot siltumu. Un otrādi, ja mums vajadzīgs ir siltums, jā, mēs skatāmies, kur mēs varam izmantot augstumu.
privātās mājsaimniecībās parasti augstumu mums īsti nevajag, ledus pagrabus neviens īsti netaisa, nu, tad līdz ar to tas paliek zem zālāja. Ok. Nu, un tad varbūt īsi arī par tiem pārējiem kontūru veidiem. Un kad vispār vai tādā mājsaimniecībā parastajā, teiksim tā, nu, tur 200 kvadrātmetri, 150 kvadrātmetru māja, vai vispār, teiksim, ir urbumi, vai viņus taisīt, netaisīt, ir vērts atmaksājās, ne? Jā. Es pabeigšu pa visiem kontūru veidiem, un tad mēs pieskarsimies finansu tēmai. Tad nākošais populārākais, kas arī, starp citu, jau gadiem tiek darīts, tas ir tas vertikālie urbumi, jeb tautās sauktās zondes. Jā, tātad. Atkal mēs to pašu cauruli, ko mēs ritinājam pa zemes lauku, mēs viņu ievietojam urbumā, tad, nu, ja mēs varam iedomāties, atbrauc mašīna, izurb mums caurumu, mēs tādā caurumā ievietojam U-veida cauruli, kas ir savā veidā slēgta, un to visu, kā lai saka, zinātniskā valodā notamponējam, jeb šo atliekam grunti atpakaļ. Ko tas dod? Tad mēs nonākam līdz slāņiem, kur vairs saules siltums tik ļoti nemainās, bet mums ir aktīvi ūdeņi zem zemes. Jā, tātad tie ūdeņi arī mums nes enerģiju, un tādā veidā mēs varam dabūt lielāku siltuma daudzumu no mazākas it kā aizņemtās platības augšā. Tur ir arī sava aprēķina metodika, cik dziļi urbt, cik bieži urbt, cik viens urbums var atkāpties no otra, cik viņš ietekmē otru. Jā. Faktiski mēs izmantosim to pašu zemes siltumu, tikai mūsu kontūrs būs vērsts nevis gara virzienā, bet dziļumā. Tad, ejot uz priekšu, jā, tad mums ļoti bieži kādreiz nāca tādi jautājumi, kas ir, ja es iegremdēšu kontūru ūdeni? Ne visiem ir dots, bet dažiem ir, protams, izēja uz atklātām ūdens tilpnēm. Un te ir tāds paņēmiens, kā tu teici, spirāles, kuras mēs varam attiecīgi iemest salīdzinoši mazā ūdens laukumā, un viņas mums dos enerģiju. Visi kārtībā, izņemot ir zināmi riski. Pirmām kārtām, ja tas ir publiskais ūdens, tad mēs to tā īsti nevaram brīvi darīt. Ja tas ir mūsu privātais dīķis, mēs to drīkstam darīt. Jā. Te prioritāte tiek dota, protams, plūstošam ūdenim, tātad, ja tas ir caurtekošs dīķis, tas ir ideāli. Jo stāvošo droši vien, ka var nosaldēt. Ja stāvošs, tad mēs atkal atgriežamies pie tā, ka mēs varam nosaldēt ūdeni no apakšas. Un te atkal ievērojam to dziļumu, tātad, lai viņš tas sasalums neveidotos no augšas līdz pat mūsu kontūram, tad ievērojam, ka kontūra dziļumam jābūt vismaz 1,5 metru zem ūdeni. Jo reāli ledus no virspuses var uzsalt arī to 1,20 m un vairāk. Un tas ir tas, kas ir jāievēro. Visa ieeja ūdenī arī ir zem tā 1,5 metra dziļuma, un attiecīgi parēķinam arī to ūdens laukumu. Ja mums tas dīķis ir maza peļķi, ja, nu mēs ātri vienkārši viņu sasaldēsim no apakšas, zivis nedzīvos. Tad ir vēl tāds veids, kā iegūt enerģiju, ūdens tilpnes ar pārsūknēšanas metodi vai arī akas vai spices ar pārsūknēšanas metodi. It kā forši, mēs no zemes varam iegūt ūdeni, jeb šķidrumu no upes ūdeni, vai tas būtu dziļurbuma ūdens ar pozitīvu temperatūru, tātad COP mums būs fantastiski labs, ļoti efektīvi. Un atgriezt viņu tādā pašā ūdens tilpnē vai citā urbumā, noņemot tikai, neizmantojot pašu ūdeni, bet noņemot no viņa zināmas grādus temperatūru. Visi forši, tikai šeit pie viņa COP jāpieskaita riska faktori. Klients iegūst ko? Risks ar to, ka ūdens var nepietikt vai ūdens nebūt. Pārsūknēšanas izmaksas. Ļoti retais aizdomājas to, ka tie sūkņi, kas darbojas ūdens pārsūknēšanā, ir daudz ēdelīgāki nekā tie sūkņi, kas cirkulē pa slēgta kontūru. Tātad, un plusā mums ir tādi blakus apstākļi, ka tas ūdens parasti, kas Latvijā ir, viņš ir kaļķains un ar dzelzi. Tātad, ja mēs izmantojam ūdeni pārsūknēšanā, mums jārēķinās, ka laiku pa laikam mums būs jāved mūsu siltummainis uz ķīmisko tīrīšanu. Vai arī jāizsauc speciālists, kas ķīmiski izskalos siltummaini, lai siltuma apmaiņa atkal notiktu tā kā vajag. Jāsaka, ka siltummainis sadāk aiziet ciet vienkārši. Aiziet ciet, jā, un atkal mēs atgriežamies pie tā, ka mums siltuma avota vairs nav.
Nu, un tas bija atklātais, tur ir riska faktors. Nu, un, protams, ka pārējie gaisa siltumsūkņi tos tā kā pie zeminiekiem nevar pieskaitīt. Nu, vēl tādas, kā lai saka, tādas sava veida metodas, kā iegūt siltumu no zemes, tas ir pāļi. Tagad tas gan raksturīgs komercabūvē, tas ikdienas patērētājiem varbūt parastiem virstīgiem cilvēkiem nebūs interesanti. Nu labi, par naudām. Visiem interesē, cik tas maksā. Un vai ir saprātīgi, teiksim, taisīt spici, vai saprātīgāk ir rakt horizontāli? Zondi. Precizēsim. Zondi, jā. Jebkurā gadījumā lētākais ierīkošanā būs horizontālais. Nu, kā jūs minēju, Latgales pusē parasti tas notiek tā, kad sarīkojam talku, sasaucam radiniekus, noīrējam traktoru ar traktoristu. Parasti čomam ir traktori. Vai čomam ir traktors, ko mēs varam pa vecam, kā lai saka, sarunāt. Jā. Un vienas dienas laikā kontūrs ir gatavs. Realitāte ir tāda, ka 600 metrus vienā dienā pilnīgi mierīgi var ierīkot. 600 metri ir pietiekams kontūrs mājai līdz kaut kādiem 200-240 kvadrātmetri. Nu, ja tur zem zemes neuzrodās kaut kādi pārsteigumi. Jā. Pārsteigumi zem zemes mēdz uzrasties. Protams, katram saimniekam jārēķinās ar savu to grunti, kuru viņš nevar ietekmēt, bet ar kuru ir jārēķinās. Tātad, pieredze rāda to, ka uzdodot to jautājumu, kāda jums ir grunts, ir Nu, jā. Tad mēs zinām, ka Limbažu pusē būs lieli akmeņi. Mēs zinām, ka Bauskas pusē būs māls, kuram grūti pārbraukt pāri. Mēs zinām, ka Jūrmalā būs kāpa. Un tāda pat kāpa būs Berģu pusē. Nu, tad paskatāmies, kas mums ir zem zemes, tātad to 1,5 metru, tad rēķinamies arī ar traktorstundām, kas mums ir vajadzīgs. Jā. Nu, un arī došana siltumu, ko mēs varam vispār no tā dabūt. Jā, precīzi, jā. Un attiecīgi, ja mēs zinām, ka mums ir sausa smilts, ieliekam programmā, ka mums ir sausa smilts, un termijas programma mums smuki parādīs, cik metri mums ir vajadzīgi, lai iegūtu zināmu siltumu daudzumu. Un ar sausu smilti parasti tas reizinātājs ir kaut kāda 1,7. Bet tas, ko es arī no tevis tagad dzirdu, principā ir tas, ka kontūru veidi, horizontālo kontūru varam ierakt paši, bet tik un tā būtu galīgi saprātīgi vispirms parunāt ar cilvēku, kurš tā kā bišķiņ to visu saprot, izrēķina garumus un tā tālāk. Jā, te mēs atgriežamies pie tā būvniecības procesa vai ierīkošanas procesa. Tad faktiski zemes siltumsūkņi no visiem pārējiem siltumsūkņiem būtiski atšķirās ar to, ka mums ir 2 posmi. Pirmais, tātad mums jāorganizējas 2 reizes. Jā. Pirmais mēs organizējamies uz zemes darbiem, tātad parasti tas notiek vai mājas būvniecības gaitā, vai kad viņa dažkārt pat, kad vēl mājas kontūra pat nav. Jā, tātad, kamēr būvlaukums ir brīvs, tātad tiek ierīkot zemes kontūrs, un tad otrs posms ir siltumsūknis un viņa apsaiste. Un tā nobīde laikā var sastādēt dažus mēnešus, un tikpat labi viņi var sastādīt 5-10 gadus. Jā, tā tie būvniecības tempi mums gadās. No tāda praktiskāko es droši vien no savas puses var pielikt, ka tiem jaunsaimniekiem, kas būvē to māju, ir vērdošana, ja ir izlemts pa labu tam zemes siltumsūknim, laicīgi padomāt, jo tieši tā notiek tās rakšanas, tur būs arī kanalizācija, tur būs ūdensvads, un lai beigās nesanāk Ūdensvadam blakus neliekam, atkāpa 2 metri, jo, ja mēs saldējam zemi, padomājam, tad mēs varam aizsaldīt arī to ūdensvadu, jo vairāk ūdensvads iet apmēram tajā pašā dziļumā. Jā, tas viens, un arī otrs, tas, ka vienkārši praktiski tu sarok lietus kanalizāciju, kaut ko, un pēc tam jārok zemes kontūrs bāc, mums te atkal kaut kas traucē, un tā kā, to lēmumu par to, vai ejam pa zemes siltumsūkni vai gaisa siltumsūkni, iespējams ir vērts jau izdarīt jau ļoti laicīgi. Ja mēs būvējam no jauna, jā, bet tas jau nenozīmē, ka zemes siltumsūkni nevar ierīkot esošā mājā. Tas tiesa. Jā, te gan jārēķinās, ka vienu sezonu, varbūt pusotru sezonu būs nērtības ar to, ka dārs būs sarakts vai zāliens būs sarakts, jā, bet tas pusotru gads paiziet šitā. Tas jau pat, man liekas, kaut kādā pavasarī izrokā, ātri iesēja, tur jau... Nav taisnība, es uzreiz stāstu klientiem taisnība. Neviena būvniecības vai rakšanas kompānija nevar grunti noblīvēt no 1,5 metra līdz tādam līmenim, kāda viņa būs pēc tam. Viņa sēdīsies. Un es visiem saku, neierīkojiet zālāju tajā pašā sezonā, kad jūs esat rakuši kontūru. Pagaidiet 1 gadu, viņa nosēdīsies pa ziemu.
jums kontūrs, kā saka, sakritīsies, un jūs nākošajā gadā varat sēt savu ierīkot, labi ierīkot, safrēzējumu un sējam zālienu. Te mēs atgriežamies mazliet arī horizontālais kontūrs, tātad vislētākais ierīkošanā, un te mēs atgriežamies bišķīt pie tās neauglības. Kāpēc bija tas mīts par to, ka tur nekas neaug? Tāpēc, ka tad, kad roku kontūru parasti viņu roku tranšē veidā. Un ko mēs izdarām? Ja mēs nenoņemam grunts virskārtu ar melnzemi nost, mums sanāk strīpās. Tur ir miks 1, tur ir melnzeme, tur ir miks 2, melnzeme. Un līdz ar to cilvēkiem bieži rodas priekšstats. Arī, ko var redzēt strīpās, kā jums te ir rakts. To, kad saimnieks ir bijis tik nevērīgs vai arī racējs nav bijis godprātīgs un nav noņēmis melnzemi un atgriezis normālā stāvoklī, tas arī noved pie tā priekšstata, ka tur nekas neaug. Ok, būsim pa kontūriem, man liekas, tikuši cauri. Cenas mēs netikām. Cenas, jā, pareizi, cik tas maksā, jā. Jā. Ja horizontālā kontūra ierīkošana mums bija kā 1 diena vai 2 dienas traktorstundas. 7 draugi 1 diena. Jā, 7 draugi 1 diena. Tad mēs atgriežamies pie urbumiem. Tātad speciāla tehnika. Urbuma cena svārstās līdzīgi kā degvielas cena. Nu, faktiski tagad ir nokrities līdz kaut kādiem 38 eiro pa tekošo metru, bet tas ir tikai šīs te U-veida caurules ierīkošana. Tātad vēl jāpieskaita pieveceļi uz māju un rakšanas darbi uz māju, šķīdrumi un vispārējais. Tad, ja mēs paskatāmies uz to pašu, kā tu teici, 150 kvadrātmetru māju, kas tagad ir tāds vidusmēra standartiņš, tātad, ja, mums ierīkošana ar horizontālo, ja nedaram neko paši, ar visu siltumsūkni, rakšanu un pieslēgšanu pie esošās apkuras sistēmas kaut kādi 13 līdz 15, atkarībā no cik labu siltumsūkni mēs izvēlamies, kādas ir funkcijas. Tas ir kopā ar siltumsūkni uzstādīšanu kontūru. Viss līdz atslēgai ar PVN-iem, darba izmaksām un visu. Tad ar horizontālo zem 22, 23 mums netrāpīja. Tātad speciālā tehnika maksā naudu, tekošie metri maksā naudu, tātad līdz ar to mēs to investīciju palielinām. Par spicēm un pārsūknēšanu es pa cenām nepieskaršos, un arī gremdēšanu ūdenī ļoti grūti novērtēt, tāpēc ka atkarīgs no cik tālu tā ūdens tilpne, bet realitātē tur nekāda baigā ekonomija salīdzinoši ar horizontālo nebūs. Principā tas darba stundas aizies tikpat, pat ja gremdēšana notiks ātri, klāt jāpiepērk ķieģeļi, ko siet klāt, jo tas kontūrs savādāk uzpeldēs. Klāt jāpierāk tas pašas trases līdz mājai, kas ir tik un tā ekskavātors, tā ir tik un tā rakšana. Un, kas starp citu, kam mēs nepieskārāmies, vēl ir daži riska faktori. Respektīvi, ja jūs ierīkojat publiskā ūdens tilpnē, tātad uz savu atbildību, jā, tad, rēķinoties, ka bļitkotājs nepako neatbild. Viņš var izvērt āleņģi, izvilkt jūsu kontūru, sadurt jūsu kontūru, un jums pēc tam pašam būs par to, kā saka, jārūpējas, lai viņu atjaunot. Protams, ir dzirdēties stāst, ka Daugavā pa kluso iemet to kontūru. Jā. Tāpēc tas ir riska faktors, kur arī ir vērts parastiem lietotājiem uzsvērt. Jā. Tas ir tas, ar ko jums pašiem jārēķinās, kā sekas. Labi. Un tad īstenībā varam pāriet arī veiksmīgi. Tad mēs pieminējām par tām izmaksām zemes siltumsūknim ar horizontālu kontūru, kas tādā normālā variantā droši vien ir saprātīgākais risinājums tādam cilvēkam parastiem, kuram ir tā piemājas zeme un ir kur ievietot. Un gaisa ūdens siltumsūknis. Skaidrs, ka šobrīd tas populārākais ir tas gaisa ūdens. Droši vien, es nezinu, no 20 mājsaimniecībām kādās 17, 18 droši vien liek to gaisa ūdens un zemi, tad būs tajos. Tai popularitātei ir arī pamatots iemesls īstenībā. Jo pēc saviem rēķiniem, jebkurā gadījumā zemes siltumsūknis būs ilgtermiņā ekonomiskāks, bet ierīkošanā dārgāks. Un te cilvēkam ir jāizsverās, vai es gribu samaksāt vairāk sākumā, un pēc tam maksāt pa kaut kādu 1/4 daļu mazākus rēķinus, vai es gribu varbūt tās iet uz kompromisu un samaksāt mazāk sākumā, piemēram, uz to pašu 150 kvadrātmetru māju. Es domāju, ka 9,5–10 tūkstošos var ierakstīt. Tātad, jā, mēs samaksājam par 1/4 daļu mazāk, bet maksājam par 1/4 daļu lielāks rēķins. Pēc tam, jā, un te izkristalizējas īstenībā tāds
kā es saku, tāds zelta vidusceļš, ka cilvēki līdz 200 kvadrātmetriem jaunbūvēm liek gaisa ūdens, tāpēc, ka tas ir ātri. Tagad mājas ceļās ātrāk nekā, bieži vien nekā būtļa tiek izsniegta, ja? Tātad mājas ceļās ātri, vajag ātru risinājumu, jo cilvēki grib iet iekšā, attiecīgi māja jānodod eksploatācijā un siltumu vajag. Vai no otrs variants, es būvēju pamatīgi, priekš sevis un uz daudziem gadiem, tad es izsveros pa labu siltumsūknim ar zemi. Vai vēl ir viens ļoti būtisks apsvērums, tātad ir lielās kvadratūras mājas un mājas ar basēniem. Tātad, kur ir vajadzīgs liels enerģijas daudzums, un attiecīgi tā ceturtā daļa sumāri paliek arvien lielāka un lielāka un lielāka. Tātad ceturtā daļa atšķirība, tā proporcionāla atšķirība rēķinos, viņi tik un tā būs tie paši 25% uz siltajām grīdām, 30% uz radiatoriem. Ja? Tātad, jo lielāka kvadratūra, jo summāri tā ceturdaļa paliek lielāka. Jā, nu tieši tā, īsāk sakot, visu var sarēķināt, visu var izrēķināt, kā es arī saviem klientiem bieži vien saku, nu, nav jau pareizi vai nepareizi, visu varam sarēķināt, cik vajag zināt savas iespējas, savas vēlmes. Nu, tas, ko bieži mēs sastopamies, ka cilvēki pat nezin, kādi viņiem tarifi ir. Kā tu vari sarēķināt, ja tu nezini, kāds tev tarifs. Tieši tā. Sagatavojamies sarunai ar speciālistu. Un speciālisti visu izstāstīt. Nu, kas varbūt arī īstenībā zemes siltumsūknim spēlēm par labu kaut kādās vecās mājās, viņš var iedot augstāku izējas temperatūru nekā, teiksim, nu, parastais, jeb zemās temperatūras gaisa ūdens siltumsūknis. Tas arī var būt būtisks. Ļoti daudz arī siltumsūkņi pievienoti radiatoru sistēmām. Attiecīgi, ja visu pareizi salāgo, viņš arī faktiski būs jebkurā gadījumā, nu, tie 30% efektīvāks. Vēl viena būtiska atšķirība varbūt tiem, kas skatās, ir, ar ko jārēķinās. Tas ir zemes siltumsūknim kompresors atrodas mājās iekšā. Līdz ar to jaunās paaudzes siltumsūkņi būs klusāki nekā tie, ko mēs tirgojam 20 gadus atpakaļ. Un kā labu piemēru tam, es varu pastāstīt, tad, kad tieši šis modelis Atlas 12. parādījās, mūs uzaicināja uz nomaiņu, kur bija vecs siltumsūknis, kurš bija savu dzīvi izbeidzis, un cilvēks nolēma nevis viņu lāpīt, bet izšķīrās pa labu jaunam. Un bija stāsts par ziemu, un lai nesaltu kājas, cilvēks mums bija to kalorīferi, to pūtēju nolicis pie kājām. Attiecīgi mēs savus santehniķi bija savus darbus padarījuši, mums uz to pirmo objektu aizbraucām uz to saucamo palaišanu, tātad ieprogrammēšanu. Un liels bija mūsu pārsteigums, un arī klientam bija liels pārsteigums. Tas gan bija viņam garāža, nekāda tāda, kā saka, tāda nebija jūtīgā telpa, teiksim tā. Jā. Liels bija pārsteigums, kad viņš iegāja iekšā, mēs sakam, viss ripo, viņš klausās un nedzird siltumsūkni. Viņš dzird kalorīferi. Siltumsūknis gāja uz 12 ātrumu, uz maksimumu, un viņi nevarēja dzirdēt. Es varu apstiprināt, tieši tāds pats stāsts bija pagājušajā nedēļā, mēs uzlikām 7. kalibru. Klientam bija termija, arī vecā termija, kāds bija tas modelis Optimums. Jā. Diplomāta Optimum. Jā, diplomāts vecais, un mēs jau esam palaiduši, viņš jau sāk sildīt, es jau redzu ekrānā, kad viņš saka, kad viņš slēgsies iekšā tas siltums, un saka, te jau viss notiek, tā kā viņš saka, vecais bija skaļāks, tā ir, jā. Nē, vecāko varēja dzirdēt, jā, un bija arī, kādreiz tie stāsti, kad, teiksim, ja tu guļamistabai, tad cilvēki arī naktī dzirdēja, jo tas starts bija tāds, kā lai saka, ar klikšķi, jo relēs noklikšķē, tad tagad viss notiek lēni, pludeni, un attiecīgi viņš palaižās bez tādām īpašām lielām pārslēgšanām un skaņām un relē palaidējām, jā, viss notiek daudz klusāk. Tehnika ir pasvaļojusi uz priekšu. Un kas ir labākais, protams, ka mēs atkal atgriežamies pie tā, ka zemes siltumsūknis var ar siltajām grīdām strādāt bez akumulācijas tvertnēm, tātad atkal aizņemtā vieta mazāka, klusāka darbība, nevajag atkausēties, līdz ar to arī mums, kā saka, ietaupās gan vieta, gan enerģija, jo viņš nesildīs lieku, viņš sildīs tik daudz, cik tieši šajā brīdī vajag. Tu jau labi pieskāries tai tēmai, es tieši gribēju prasīt divos vārdos atšķirība vai tehnoloģiski atšķirās, teiksim, zemes siltumsūknis no gaisa ūdens. Ja mēs, protams, ņemam no to faktu, ka viens ņem no zemes siltuma, otrs no gaisa, kas tam lācītim vēderā, tie kompresori, tās lietas, cik tas līdzīgs? Principā tas pats. Mums atkal ir inverter tehnoloģija, pie kam termie ir inverter tehnoloģija 3 pakāpēs, var teikt tā. Kad tas jau bija no tā diplomāta Optimum paaudzes, kad siltumsūknis rēķina, viņam tātad ir mainīgas jaudas
cirkulācijas sūknis pa zemi, viņam ir mainīgs jaudas kompresors, viņam ir mainīgas jaudas sūknis pa māju. Tātad ir 3 mainīgie faktori, un viņš pats rēķina, cik kuru tagad darbināt, lai patērējot mazāk enerģijas, ražotu vairāk siltuma. Atlasam vēl papildus, protams, ir arī karstā ūdens sagatavošana paralēli apkurei, kas mums ļauj sagatavot karsto ūdeni līdz pat kaut kādiem 80 grādiem apkuras sezonā pilnīgi bez problēmām. Super. Par dzesēšanu, nevis par sildīšanu. Okay, jā, ļoti svarīga tēma. Vasar tuvojās. Ļoti laba tēma. Iepriekšā video mēs ar Arvi runājām par gaisa ūdens siltumsūkni, par dzesēšanu. Mums tur varbūt tie viedokļi mazliet atšķirās ar to, cik tas ir komfortabli vai nekomfortabli. Ja no tās tēmas mēs abstrahējamies, tad vienkārši tīri par tā zemes siltumsūkņa spējām dzesēt vai nedzesēt, un vai viņam tas ir veselīgi, neveselīgi, vai to vajag darīt, nevajag darīt. Varbūt var no tās puses bišķiņ pastāstīt. Tad šeit viedokļi dalās par silto grīdu, kā lai saka, dzesēšanu, bet jebkurā gadījumā abstrahējamies no izpildu mehānismiem, sāksim ar dzesēšanas avotu. Tātad ar zemes siltumsūkņiem un dzesēšanu ir mazliet savādāk nekā ar gaisa ūdens. Un tā būtiskā atšķirība ir tas, ka zeme pati mums vasaras laikā ir vēsa, līdz ar to mēs diezgan lielu augstumu daudzumu varam iegūt par brīvu. Tātad saucamais pasīvā dzesēšana, jeb free cooling. Mums tas nozīmē to, ka dzesēšanas procesā kompresors nemaz neiesaistās. Mums iesaistās tikai cirkulācijas sūkņi, kas nodrošina šķidrumu cirkulāciju zemeslokā un šķidrumu cirkulāciju mājaslokā. Mēs dabonam diezgan lielu daļu par brīvu, un tā kā mēs dzīvojam Latvijā, mums apkuras sezona pat ir garāka nekā dzesēšanas sezonu, kas nozīmē to, ka, ja mēs kalkulējam zemes kontūru, lai mums pietiktu apkurei, mums viņa pilnīgi noteikti pietiks pasīvai dzesēšanai. Izņēmums varbūt būs mājas ar lielām vitrīnām, kur dzesēšana sākās jau agrā aprīlī un beidzās septembra beigās vai pat oktobrī. Jā. Tātad tur iespējams būs vajadzīga aktīvā dzesēšana, bet arī to siltumsūknis spēj. Attiecīgi, tad, ka vajag, pieslēgs kompresoru un palīdzēs. Pieslēgs kompresoru un palīdzēs. Vienīgais, protams, tas atkal hidrauliski jāparedz, ka šī sistēma tiks izmantot dzesēšanai un attiecīgi mainās kaut kāda papildus komponentes, papildus aprīkojums. Bet pašam kontūram tas ir, man liekas, pat veselīgi mazliet, vai ne, ka tiek padzesēts vasarā tā māja padzesēta, un viņš atkal kaut kādu siltumu... Protams, jā. Viņš attiecīgi, varbūt mēs nedzīvojam Skandināvijā, kur mēs tā kā siltumu iegūstam no akmens, kur tas būtu obligātais pasākums, jā, bet šī gadījumā Latvijā, labi, tas siltums aizplūdīs ar gruntsūdeņiem, jā, bet jebkurā gadījumā mēs, tad, kad mēs dzesēsim māju, mēs pasildīsim zemi, jā, no otras puses, jā. Tad... Atdosim apakaļ to, ko ziemā paņēmām. Atdosim parādus, jā. Okay. Labi, tu jau mazliet pieskāries tai tēmai, ko tu teici par basēniem un tām lietām, varbūt tad vēl par zeminieku. Kas ir tās foršās lietas vēl tam zeminiekam? Kad ir vērts domāt par to zeminieku? Basēns ir viens tas moments, vai ne? Tad, kad ir zeminieks, ir labi izvēlēt. Kā jau es teicu, jā, jo vairāk kvadrātmetru un vairāk siltumā, mums ir vajadzīgs, jo vairāk jāaizdomājas ar zeminieku, jo tā trešdaļa starpība rēķinās, tas ir diezgan būtiski. Un ja mums ir basēns, protams, ka jārunā ar basēnu no piegādātājiem, jo siltumsūknis nespēja, to visi zina, ka nespēja iedot 80-90 grādus sildīšanas momentā. Tātad mūsu maksimālā temperatūra ir aptuveni 60 grādi. Protams, kā kuram modelim, kā kuram ražotājiem, bet 60 grādi. Tad tas nozīmē, ka būvējot basēnu, mums jāparedz lielāks siltummaiņas. Bet tajās 4, 5, 6 stundās, kad basēns tiek cirkulēts, mēs varam pilnīgi noteikti piesildīt arī basēnu ūdeni. Turklāt automātika jau paredz šādu te iespēju. Tad mums tikai jāpielasa pareizās komponentes, jāpieslēdz siltumsūknim, un siltumsūknis tiklīdz sajūtīs, ka ir notiek basēna cirkulācija, pārslēdzās uz basēna sildīšanu. Īsāk sakot, siltumsūknis jau no rūpnīcas ir tik gudrs, ka viņš spēj to basēnu. Viņš māk basēnu, teiksim tā. Viņš lasa basēnu un viņš uztver to kā atsevišķu apkuras loku, kuram arī zināms algoritms, kā viņš jādarbina. Ar basēnu čaļiem runājot, īstenībā tur tā izvēle uz tiem siltummaiņiem arī jau mūsdienās ir
teiksim, gauzām milzīgi. Viņi ir palielinājusies. Jā, diemžēl 90. 2000 sākumā ar to bija diezgan liels problēmas. Atkal tas pats zināšana nebija visi, kā lai saka, ņēma kaut kādu maziņu verķīti, pa kuru bija jāmaksā daudzi simti, jā, un nesaprata, kāpēc jāņem lielāks. Nu, tad tagad, jā, bišķīt aprēķina metodika, bišķīt praktiskās zināšanas un visu var salāgot. Nu, super. Parasti es beigās ļauju mazo reklāmas pauzi. Cik mēs esam pie tevis uz termiju atnākuši ciemos, tad tu vari kaut ko izstāstīt. Nu, varbūt tā, 2 vārdos, kāpēc tieši, jo arī man klienti prasa, zin kā, tie brendi ir tik daudz, tur A, B, C, D, visām pasaules malām, Zviedrijām, Ķīnām un tā tālāk. Nu, varbūt 2 vārdos, kāpēc termija ir forša. Man īstenībā ļoti patika, mēs pirms tam atkal aizkadrā runājām. Un tas bija tāds ļoti labs, lai nebūtu tagad tā, ka tu tikai tur kaut kādas reklāmas batonus spraudi. Nē. Ļoti labs apsvērums bija par tām rezerves daļu izmaksām īstenībā, kas ir ļoti, ļoti labs punkts. Varbūt tu par šito varbūt var mazliet izstāstīt. Nē, viens ir pats vēl svarīgāks punkts. Pirmām kārtām, jā, termija sevi jau šeit ir pierādījusi. Ja 20 gadi plus, jā, tas ir pietiekami liels termiņš, lai saka, lai šim brendam varētu uzticēties un lai zinātu, ka šis ražotājs ir stabils partneris ilgtermiņa attiecībām. Var nosaukt tā, jā. Kas attiecās, jā, uz kaut kādiem sīkiem remontiem, protams, ka ražotājs uztur rezerves daļu stoku, mēs turam rezerves daļas ejošākās uz vietas un tas nav noslēpums, ka daži citi arī konkurenti nāk pie mums pēc rezerves daļām. Kas sadara, jā, tā kā. Kas sadara, jā. Ir, kas sadara, ir, kas nesadara, jā. Bet, jebkurā gadījumā cilvēki ir nodzīvojuši laimīgi 20 gadus ar iekārtām, un tas ir, tā reklāma iet pa priekšu, pat visām, kā lai saka, marketinga trikiem. Es citreiz cilvēkiem saku, tagad padomājam, noliekam malā visu un padomājam, ar kādu auto mēs šodien braucam. Un lielākā daļa brauc ar mašīnām, kādām viņa brauc. Tagad padomājam, uz cik ilgu laiku es domāju braukt ar šo mašīnu. Lielākoties 3-5 gadi. Tad mēs te runājam par 15 un vairāk. Tātad apsveram, cik nozīmīgs lēmums ir mūsu priekšā. Tad 15 gadi un vairāk. Es aicinātu uzticēties tomēr kaut kādam brendam, kaut kādai labai slavai, painteresēties, paņemt, paskatīties, kā ir ar izplatītāju, kā ir ar brendu, un varbūt tad izdarīt izvēli, jau izējot no faktiem. Principā tu saki, ar siltumsūkni tāpat kā ar sievu, labāk vienreiz, bet labu. Labāk vienreiz, ilgi un laimīgi. Ok, super, paldies. Tas arī šodienai viss. Īsnībā es biju domājis, ka būs mazliet īsāka saruna, bet ar Māriju sanāca forša gara saruna. Lūdzu, tie, kas vēl to nav izdarījuši, piesakojieties mūsu kanālam, jo būs vēl kaut kādas interesantas sarunas par dažādām tēmām par un ap siltumsūkņiem un apkuri. Tā kā droši uzspiežam subscribe, lai arī citus nākamos video jūs varat redzēt. Liels paldies visiem, kuri izturēja tik ilgi. Šķiet kaut kādas 45 minūtes mēs te beigās nomuldējām. Tā kā paldies. Sūtam jautājums. Jā, droši. Ko mēs neiekļāvām? Un, ja ir kaut kādi jautājumi, vismaz droši arī var komentāros rakstīt. Es mēģinu visiem atbildēt. Tā kā droši, jebkādus pa zemes siltumsūkņiem, ja ir kaut kas cits uz sirds, arī var par to jautāt. Tā kā droši. Paldies!